Kā es izdomāju ziedot tieši Latvijas Černobiļas asociācijai, man nebija ilgi jādomā, jo principā no 2016. gada es darbojos šajā jomā, organizējot ekskursijas no Latvijas uz Černobiļas atsvešinātības zonu, arī palīdzot likvidatoriem Černobiļā un kontaktējoties ar vietējiem iedzīvotājiem, kā arī tiem, kas strādā līdz šim brīdim Černobiļas zonā. Tāpēc mana izvēle krita uz mūsu Latvijas biedrību. Noteikti tiem kolēģiem, kas vēlas ziedot un kas grib atbalstīt kādu Latvijā, ne tikai nav obligāti jābūt kaut kādam mērķim, bet noteikti mēs varam atbalstīt jebko, kas ir vienkārši, kas iekrīt galvā. Mēs varam atbalstīt gan organizāciju, mēs varam atbalstīt gan privātpersonas, mēs varam atbalstīt vienkārši tos, kam tas ir visvairāk nepieciešams, jo, ja mums ir, mēs varam padalīties un būs kādam arī bišķi vairāk nekā mums. Super! Biedrība Latvijas Savienība Černobiļā darbojas no 1992. gada. Par šiem gadiem, vairāk kā 30 gadu, biedrība ir panākusi, lai būtu izveidota likumdošana. Tas ir atzīts Černobiļas dalībnieka status. Biedrība sniedz visu veidu palīdzību, arī juridisko palīdzību saviem biedriem, viņu piederīgiem. Par šiem gadiem ir biedri panākuši, ka 7 reizes ir izmainīts Černobiļas avārijas seklikvidēšanas dalībnieku sociālās aizsardzības likums. Biedrība ir vienīgā biedrība, kas Latvijā, kas pārstāv un aizstāv Černobiļas avārijas seklikvidācijas dalībnieku intereses.